karta, tāda dzīva raksta ideja. Protams, rotaļāties jau var visi mūsdienās. Rotaļāties nav aizliegts, ir datora formulas, lūdzu, dariet, ko gribiet. Bet raksts ar datora formulām neiegūst virsvērtību, kas ir ļoti būtiska rakstam. Tad svarīgi pašam ar savu roku zīmēt? Obligāti. Rotu, otām, smalkajām otām, nulīti, pirmo, otro, smalko spalvu. Te ir jautājums par pierobežu. Mūsdienās, man liekas, kur ornaments arī gan Ulda Beķera izpildījumā, gan citur var atrast savu vietu kaut kur pa vidu pierobežā starp mākslu, starp tautas mākslu un starp praktisko pielietojumu. Jo vispār grūti iedomāties, tā nav glezna, šie ornamentālie veidojumi, vismaz glezna mākslas izpratnē. Un diez vai tas ir arī veids, kā skatīties šo ģeometriskās zīmes, kur meditēt. Droši vien, ka var arī meditēt, bet tomēr šiem ornamentālajiem veidojumiem, kas liekas, viņi ir ļoti pat sablīvēti, kur ornamentālā zīme Uldim Beķerim tā kā gandrīz vai nav atstatums starp viņām, ka viņas parāda mūsdienu cilvēka, parāda mūsdienu cilvēka mēģinājumu to haosu. Zīmes jau, šīs ornamentālās zīmes eksistē haosa telpā. Viņas ir, kā Uldis Beķers teica, es paņemu no gaisa, no kaut kurienes, no zemapziņas, no kā viņš mēģina radīt jaunu kosmosu. Un varbūt tas ir labi, ka viņš viņas neieliek atpakaļ šai vecajā kosmosā, kas ir tautas mākslā, jo tad nozīmē, tu pārzīmē veco. Un katreiz ornamentam laikam piemīt tā īpašība, ka viņš katreiz ir jāuzlādē. Un tu nevari viņu uzlādēt tādā pašā veidā, kā ir bijis iepriekš. Tā ir čaula, kas katreiz ir jānoberž tas apsūbējums. Varbūt tā ir tā ornamenta mūžīgā spēja dzīvot visās tautās, praktiski visās tautās. Kāda nozīme ir krāsām? Otršķirīga. Kam ir pirmšķirīgā nozīme? Formai. Forma, jo ir jēdziens sakrāla ģeometrija. Latviski par šo tēmu ir ļoti maz literatūras. Varētu teikt tikai 3 grāmatas. Edgara Imanta Siliņa Lielo patiesību meklējumi, Mirča Eliādi Sakrālais un profānais, un 3. mums ļoti labi zināmais Zaigas Gailis sastādītais Māja, baltais izdevums, kur ir sakrālās ģeometrijas principi šajās 3. Pārējais man bija viss jāsalasa pa drusciņām no angļu, no krievu valodas, kur ir lērums literatūras. Gan par simetriju, gan par sakrālo ģeometriju, gan par šīm ļoti smalkajām lietām, kas ir arī sakrālā raksta pamatā. Tātad forma, bet krāsa obligāti ir svarīga. Nevar strādāt tikai ar tušu un visām pelēkajiem toņiem. Ir krāsai būtiska nozīme. Un krāsai būtiska nozīme cilvēka gaumes ziņā pirmkārt, otrkārt krāsu atbilstībai cilvēka personībai. Un treškārt, tas tā triviālāk, moderno interjeru sastāvdaļai. Uldis Beķers arī teica, ka viņam nav svarīga krāsa. Viņam varbūt kā šai pierobežas joslā, zonā esošam, viņš nedomā zīmējot, izkrāsojot par krāsu, bet tā atnāk viņam tomēr pamatā, ja mēs skatāmies, bija latviskā krāsu izjūta, kur savukārt Sibīrijā tie latvieši, kas izkrāso savu māju kogriezmus, tur nāk šī sibīriešu, šī slāvu mentalitāte klāt. Skatoties, aizbraucot Kuršu kāpās, tur ir cita krāsu izjūta. Mēs varam nedomāt, tas ir mums iekšā šī krāsas izjūta. Bet tas universālais ir, kurš tu aizbrauc vai uz Norvēģiju, vai indiāņu zīmes skaties un atrod to sauseklīšu. Liekas, ka šīs ornamenta zīmes ir kā tādi ielikti pieturas punkti tai pasaulē, kura ik pa brīdim tev draud pazust. Un
ornaments ir tas nemanāmais aizsargājošais. Tad, kad ar tevi ir labi, tad ornaments veids tikai tādu dekoratīvu skaistumu funkciju. Tu skaties, tīri smuki, tai tautas tērpā, pat ne tautas tērpā, pasties tā dūrainīši smuki. Bet ir gadījumi, kad tu nonāc, vai tā ir tauta, vai tā ir sabiedrība, vai vispār cilvēku kopums nonāk kaut kādā izvēles vai pārējais situācijā, kāda ir tagad, un ornaments atkal uzpeld vai no gaisa, vai no zemzemes, un atkal kļūst svarīgi. Triptikam piemīt tā lieliskā īpašība mūsos veidot tā saucamo mentālo redzi, kura ir aizmirstā redze, un kuru mazliet nojausmu par to spēj dot maģiskās acis bildītes. Ja mēs paskatāmies un samiedzam acis, un tad tur veidojās kaut kas cits. Un šīs vertikālās baltās līnijas tevi piespiež, gribot, negribot, sajūgt visus trīs kopā un veidot vienu kopēju attēlu. Tā ir triptika labā īpatnība. Viņš piespiež mums mācīties, uztvert visu kopumā. Ar kādām krāsām jūs zīmējat šos rakstus? Akvarelis, tuša, baltā goša. Ar eļļu nav iespējams tīri smalkuma dēļ, ar smalkām otām nevar pastrādāt. Raksts prasa ļoti lielu, brīvu telpu ap sevi. Viņš necieš ieslodzītību savā mazajā formātiņā iekšā, tādēļ arī rāmējot ir vajadzīgs liels formāts un liels pats par to apkārt. Jo viņš laužas ārā, viņš ir ieslodzīts šajā mazajā formātā. Jums Latvijā ir zināma kāda amatbrāļi? Negluži. Ja būtu zinām, būtu devuši ziņu. Raksts ir templis, jo sakrālā ģeometrija, kā es sākotnēji minēju, ir visu tempļu pamatā. Un raksts praktiski ir plāns. Mēs paņemam viņu un noliekam šādi un būvējam templi. Tātad raksts kā tempļa pamats. Tā. Uldi Beķeri nosaukt par robežu cilvēku, un šai situācijā, kad mēs paši esam valsts, sabiedrība tādā robežu situācijā, mēs esam ar vienu kāju austrumos, ar otru rietumos, ar vienu kāju kaut ko pārkāpuši, ar otru vēl turpat. Tāda cilvēka kā Uldis Beķeris, kas neņem gatavas schēmas no rietumiem vai no austrumiem, bet viņš mēģina pārradīt, viņš veido jaunu nozīmju un jaunu atbalsta laukumu. Pirmajā brīdī, paskatoties ar tādu profesionālu mākslas vērtētāju aci, varētu teikt, jā, tur ir modernieka, varbūt ietekme, tur ir, noiets etaps, kāds varētu teikt, bet tur ir iedīgļi kādam jaunam, varbūt mākslas veidam, varbūt tas nebūs mākslas veids, bet jaunam identitātes meklējumiem un arī varbūt jaunām aizsarga zīmēm. Un šodien, jo tālāk mēs ejam kaut kur, varbūt tas ir rietumu virziens, jo vairāk mēs meklējam šos robežu cilvēkus, kas palīdz, neskatoties to, ko par viņiem domās, kā viņus vērtēs, cik viņi saņems, ka viņi palīdz iezīmēt jaunas robežas, kas šai brīdī ir nepamanāmas. Un viņi ir šie robežu cilvēki, un tā ir tā robeža situācija, un arī tas, ko viņš rada, ir robežas parādība. Un kā robeža, pierobeža, kā perifērijas iedziens, viņš ļoti interesants, bet viņš neuzreiz pamanāms. Raksta valodu es mācos ikdienas nepārtraukti. Gandarījums ir atslēgt rakstu sniegto informāciju un atziņas, kas gan nenāk tāpat vien automātiski, bet jānopelna. Raksts ir cieši aizslēgta ekosistēma. Mani raksti nav masu kultūra, un arī tautas māksla savā tradicionālā izpratnē nē, jo rakstam nepiemīt praktiskās pielietojamības īpašība. Raksts nebūtu nepretendē uzrunāt visus. Svarīgi, ka raksts vajadzīgs dažiem. Kādēļ raksts izvēlējies tieši mani? Uz šo jautājumu aizvien ir ļoti grūti atbildēt. Viens no iespējamiem skaidrojumiem, acīm redzot, raksts bija pārliecināts,
ka spēšu šo vezumu pavilkt un ka nenodošu raksta ideju un neapstāšos pusceļā.